6. martā mūžībā tiks aizvadīts izcilais latviešu literāts Imants Ziedonis. Atvadu ceremonija norisināsies Doma baznīcā. Tās laikā atskaņos paša Ziedoņa lasījumu ierakstus, kā arī Imanta Ziedoņa piemiņu godinot, uzstāsies dažādi Latvijas mūziķi. To skaitā dziedātājs Renārs Kaupers, maestro Raimonds Pauls un pianists Vestards Šimkus. Zemes klēpī dzejnieks tiks guldīts Ragaciema kapos, piedaloties tikai tuvākiem cilvēkiem. Valsts kultūra kapitāla fonda 2013. gadā pirmajā projektu konkursā atbalstīs 3 Latgales vēstniecības GORS projektus. Finansējumu piešķirot Latgales filmu nedēļas rīkošanai, Latgales vēstniecības grosa atklāšanas koncertam un uzvedumam Ķēniņmeita Latgales pasaka diska izdošanai. No projektiem pirmā dienas gaismu ieraudzīs Latgales filmu nedēļa, kuras atklāšana notiks 20. maijā. 7. martā Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvos režisors Indras Rogas izrāde Sieviete, kura nav uzmanības vērta. Izrādē uzmanība tiks vērsta uz situāciju, kuru lugāreiz aprakstīs Oskars Vailds, un kura aktualitāte nav zaudējusi līdz pat mūsdienām. Tēvi savus bērnus mēdz pirmoreiz satikt tad, kad šie jau sasnieguši precību gadus.